Čau. Te ir tāds super trio no Kristīnas, ko es šo gadu laikā esmu ievērojusi. Jo, kā es saku, enzīmiem un šim dzērienam, kas ir vislabāk jākļūst par mūsu, tas bija viens no galvenajiem, kādēļ es, kā saka, teicu, augšā, mīļā, negribu būt vairs atkarīga no tik daudz no visiem citiem, bet gribu būt dakteris pats sev. Nu, lūk. Un tad tas liela, kas ir riktīgi labs, tās ir krustnagliņas, gailenes un ķiploki. Nu, nepārspēs vienkārši šis enzīms. Jā, ilgu laiku mums ir gati negribējās, kaut kāds, gads, gan arī bija pārtraukums ķiplokiem. Un tagad vienā laikā sagribējās, organisms prasa, krustnagliņas vispār es katru dienu lietoju. Pie ūdens arī lieku, man patīk uz vakaru dzert. Jā, īpaši uz vakaru. Bet, kad pieliek svaigas gailenes, krustnagliņas un ķiploku, atrisinās visas vēdera problēmas nopietni. Nekas nav nekur jāmeklē. Vienkārši taisam paši krustnagliņas, gailenes, ķiploki. Jā, tagad man plāns ir riktīgi vairāk krustnagliņas salikt. Kārojās. Jā, tā mīļā. Taisam enzīmus, esam veseli, priecīgi. Redzēsiet, ķiploki viennozīmīgi, ķiploki, gailenes, krustnagliņas uzlabo ādas krāsu. Nu, ne tikai antiparazīti, mazāk parazīti, arī visveselāks ir pareizi. Galvenais, neesam paši, kā es saku, neesam paši parazīti. Jā, skarbi, bet patiesība. Mēs ļoti bieži paši daudz patērējam. Es meklēju bankomātu. Patērējam lieki dzīves resursus un arī savu enerģiju. Liekam tur, kur galīgi nevajag. Jā, un ar vārdiem esam uzmanīgi. Ar vārdiem arī var parazitēt riktīgi. Jā, tie ir jāpieskata. Netīras rokas. Ja tu ēd ar netīrām rokām, kā saka, nomazgā rokas pirms ēšanas. Tas ir sīkums. Tas tāpat nonāks vēderā un tu paši zināt, kur tālāk nonāks. Bet tas, kas iziet no mūsu mutes, par to ir jāuzmanās. Jā, tas ganī gan mūsu pašus, gan mūsu dvēseli, apkārtējos cilvēkus un pasauli. Jā. Tā kā tā. Un starp citu, jā, krustnagliņas ir riktīgi labas depo arī. Lētas un labas. Laikam tur būs bankomāts. Kaut kā pazaudējos savā rajonā. Lai visiem forša diena. Čau!